Labdien, dārgie draugi! Atkal jauns gads, un atkal jaunas domas un jauni plāni, ko tad es darīšu, kā es dzīvošu, kas man dzīvē sagaida. Jā, patiešām ir svarīgi šajā laikā domāt par to, ko es darīšu, kāds es gribu būt. Es gribu virzīties no kurienes un uz kurieni, kādi ir mani dzīves mērķi. Ir svarīgi savus mērķus dzīvē definēt, jo tad tas palīdz koncentrēt savu enerģiju un spēku, laiku un uzmanību uz kādu konkrētu punktu, un tad tu kaut ko vari sasniegt. Ja tu netaisi dzīvē mērķus, tad tu neko arī nekad nesasniegsi. Jā, mērķi varbūt ir kļūdaini vai vēl kādi, tas viss ir iespējams, tas ir mācīšanās process. Protams, ka mums ir jāsaprot savu personīgie garīgie uzdevumi, savu personīgie dzīves uzdevumi, un, lai viņus realizētu, ir svarīgi paņemt vērā arī tos ārējos apstākļus, kas veidojas ar mums, kāda enerģētiskā vide ap mums veidosies. To tad parāda astroloģija. Un par to tad arī šajā īsajā video, kas tad mūs sagaida no astroloģijas viedokļa 2025. gadā. 2025. gads kopumā numeroloģiski veido ciparu 9, Mars. 9 ir Mars skaitlis. Tātad varētu jau domāt, ka gads būs ļoti dinamisks, un tas patiešām tā ir, un to parādās arī analizējot kopējos gaidāmos astroloģiskos notikumus, kas ir gaidām 2025. gadā, un viņi ir ļoti daudz, un viņi ir vairāk kā, piemēram, 2024. gadā vai vēl kādos vēl citos iepriekšējos gados. Tā ir diezgan droši norāda, ka gads būs notikumiem piesātināts un bagāts. Ir svarīgi to izmantot un ir svarīgi to apzināties. Kam tad man pieskaņoties, kā man virzīties, kā man domāt, kā man dzīvot. Vai no kā izvairīties varbūt? Viena lieta ir tas, ka Mars kontrolēs gadu, tad varētu sākt domāt, ka mums visiem jākļūst tā kā Marsam, sportiskiem, aktīviem, dinamiskiem, kaut kur jāskrien, vai kā karavīriem kaut kur jākaro, kaut kas jāizstāv. Jā, dinamiskiem jā, aktīvi rīkoties jā, bet tas nenozīmē, ka obligāti visiem uzreiz jāsāk karot vai nodarboties ar sportu. Noteikti nē. Mars runā par apzinātu, mērķtiecīgu sevis realizāciju. Mars ir tas, kurš grib, lai cilvēks kaut ko dara savā dzīvē, nevis lai sēž gaida, man jau te viss būs, vai man te nekas nebūs. Tad arī nekas nebūs, un tas ir pilnīgi droši. Ja? Ja kādam gads var būt arī lēns, to cilvēku nebūs daudz, bet tas ir iespējams, kur gada uzdevumi vairāk norāda uz to, ka cilvēkam jāiet sevi iekšienē. Jā, tā ir taisnība. Daļai cilvēku tas tiešām tā ir, bet tur iekšēnē sevi ir jāveic darbs. Es meditēju, es skaitu mantras, es analizēju sevi. Jā, es varbūt nerealizēju savu fizisko aktivitāti ārējās darbībās, bet es esmu aktīvs sevi iekšēji. Tā tas varētu būt, jā. Arī tādā veidā tiek realizēta Marsa aktivitāte. Ir svarīgi tātad mums būt mērķtiecīgiem, realizēt notikumus un darbības un savus plānus savā dzīvē. Jā, šis nav gads, kad vajadzētu pārāk daudz ko sevī dzīvē bremzēt. Šis ir darīšanas gads, bet ir jāatcerās vēl viena lieta. Ja darbības un lēmumus mēs darām nepārdomāt, neanalizēt situācijas, mēs ļoti viegli saražojam kļūdas. Neviens veselo saprātu nav atcēlis. Veselais saprāts ir jālieto, ir jāanalizē, ir jāsazinās ar saviem draugiem, kolēģiem, kaimiņiem, sadarbības partneriem un situācijas ir jāizvērtē. Ir ļoti svarīgi komunicēt ar apkārtējiem, bet ir jādara. Jā, kādam ir jābūt fiziski aktīvam, kādam ir jāiet pie cilvēkiem, jāpiedāvā savas idejas, savu projektu, kādam savas darbības jāvērš uz sevis iekšienes un darbs jāveic sevi iekšienē. Jā, tas ir taisnība, bet ir jādara. Šis ir darīšanas gads. Marsam patīk darītāji, bet atceramies vēlreiz, veselo saprātu neviens neatceļ. Gadīsies tieši tā, ka cilvēks neko nedarīs, novilcinās lietas, un tad atnāks Mars un teiks, paga, tu ko te dari? Tev taču jādara. Un tad notiks tas, ka ķers skams, pašu pēdējo kaut ko ātri gribēs sasniegt, un tas ir klasisks veids, kā saražot kļūdas. Plānošana, domāšana neviens neatceļ.
Nu, tad paskatīsimies uz tiem galvenajiem astroloģiskajiem notikumiem, kas ir gaidāmi šajā 2025. gadā. Būtībā ar 1. janvāri nekas jau īpaši nemainās, un astroloģiski 31. decembris, 1. janvārs nekas īpašs nav, tās ir parastas dienas. Ja? Pamatā visi šie lielie astroloģiskie notikumi notiek vairāk tā kā pavasarī. Un viņu ir diezgan daudz. Šeit ir tāds kopsavilkums par galvenajiem, tikai galvenajiem astroloģiskiem notikumiem. Izskatās, šī tabula ir ļoti sarežģīta, bet būtībā ir atcerēties dažas galvenās būtiskās lietas. Pirmais ir tas, ka gada sākumā tas pats Mars ir retrogrāds. Tas nozīmē, ka jāanalizē savu pagātne, jāanalizē savu iekšējā pasauli, jādomā par to, ko es darīšu tālāk. Viņa retrogrādums beigsies, teiksim, 24. februārs, februāra beigās. Tur beigsies jau tas retrogrādums, viņš kļūst tieši. Tad mēs sāksim labāk realizēt savus mērķus un uzdevumus, bet lai gan jāatcerās, ka līdz jūnija sākumam Mars atrodas vai nu savā enerģētiski svājākajā vietā, vai pie ienaidnieka. Tas nozīmē, ka mums ir grūti pareizi pašiem saprast, kā pielietot savu enerģiju. Ir svarīgi palūgt padomu. Parunāties ar gudrāku, zinošāku cilvēku vai ar vairākiem citiem cilvēkiem. Paši mēs pielietosim savu enerģiju kļūdaini. Tas ir ļoti, ļoti iespējams. Ja mums ir labi attīstīts šis iekšējais Jupiters, tad tad viņš palīdzēs. Bet tas ir veselais saprāts, bet vai visiem tā ir? Un otrs, kas tad ir arī jāatcerās, ka šāds te Mars, jo īpaši šeit gada sākumā retrogrāds Mars un debilitācijā, mēs kļūstam emocionāli nesavaldīgāki, neiecietīgāki. Jā, esam aktīvi un dinamiski, pilnīgi un noteikti, bet neizgāžam visas savas emocijas un problēmas uz apkārtējiem cilvēkiem. Pēc tam tas būs pašiem vien jālabo. Vai tikai pašiem pēc tam par kaut ko nebūs jānožēlo. Tad atceramies, 24. februārī, februāra beigās, viņš pārstāja būt retrogrāds, viņš kļūst tieši, bet viņš joprojām vēl atrodas vai nu pie ienaidnieka, vai pie savā debilitācijas zonā. Aktīvs, labs, dinamisks Mars arī kļūst tikai 6. jūnijā ar ieiešanu lauvā. Tad patiešām ir tas laiks, kad ar jūniju sākt kaut ko realizēt ārējā pasaulē. Vairāk šo retrogrādo planētu laiks, arī vēl gada sākums, ir labi piemērots plānošanai. Ko tad es gribu izdarīt šajā gadā? Un vēl te jāņem vērā, ka gada sākumā līdz pat arī 4. februārim arī Jupiters ir retrogrāds. Tātad iet sevi, plānot, domāt, ko es gribu. Bet pēc tam, pēc jūnija, tur jau to realizēt dzīvē. Ir jāņem vērā vēl arī tāda lieta, kā notiks šajā gadā tāds savienojums, kā Saturns savienosies ar Rahu. Šis savienojums nav bieži. Viņš ir kaut kur aptuveni reizi 10-11 gados, un parasti viņš ir ļoti liktenīgs. Viņa laikā parasti notiek liktenīgi notikumi. Notikumi ar ilgtermiņa sekām. Nevienmēr vajadzētu teikt, ka tie ir ļoti destruktīvi, ļoti slikti un ļoti graujoši. Tas varbūt nav 100%, lai gan tendence ir tāda, ka lielākoties tie patiešām ir agresīvi notikumi. Šo savienojumu laikās ir sākušies kāri, notikušas dažādas dabas katastrofas. Parasti šis savienojums ilgs kaut kur gadu pusotru. Šogad labā ziņa ir tā, ka viņš ilgs tikai 2 mēnešus. Tātad viņš ilgs no 29. marta līdz 29. maijam. 2 mēnešus. Ja? Tātad atceramies šo periodu. Tas ir laiks, kad diezgan viegli mūsu kādas darbības nesīs ilgtermiņa liktenīgās sekas. Gadās taču tā, ka kādreiz mēs kaut ko kādam tur pasakām asāku, skarbāku vārdu, pastrīdamies, pakašķējamies, un tas beidzās ne ar neko. Pakašķējāmies un reizē varbūt pat tā diezgan aktīvi, un viss, un beidzās, un nekā. Šajā laikā visas šādas lietas nesies ilgtermiņa sekas. Reizēm taču gadās, ka pateici jau neko tādu īpašu, bet to vēl atcerās pēc 5 gadiem.
Un šis ir tas laiks. Tāpēc, jā, šajā laikā esam ļoti uzmanīgi komunikācijā ar apkārtējiem cilvēkiem. Mēs varam diezgan viegli palaist kaut ko tādu, ko mēs pat nezinām, kā tas var nostrādāt vēl pēc 3, 4 vai 5 gadiem. Esam vienkārši uzmanīgi. Kontrolējam savas emocijas, savas emocionālas izpausmes, savas darbības. Tas nav teikts, ka tur nekad neko nevar uzsākt darīt šajā laikā. Ir vienkārši jābūt ļoti uzmanīgam un ļoti rūpīgi viss iepriekš jāizplāno. Tad var darīt. Bet ja tas ir pārdomāts, rūpīgi izdomāts, ja nav pietiekami rūpīgi izdomāts, tad ir jautājums, kā tas beigsies, visticamāk ne tā, kā mēs to bijām plānojuši. Tad nākošais, kas ir ļoti būtisks jāatcerās, kad Jupīters gada sākumā un līdz pat 14. maijam, arī tad atkal šīs maiņas kaut kur notiek aprīlī, maijā, atrodas vēl Vērša zvaigznājā. Ja, tad gada pirmo pusi vairāk vēršam uz savu personīgo komfortu, uz savu personīgo labsajūtu, personīgo uzkrājumu, bet ar 14. maiju, kad tiklīdz kā Jupiters iet Viņos, tad arī tā ir norāda, vairāk vērsam savas darbības uz ārpusi, komunicējam ar citiem, mācamies valodas, varam aktīvi nodarboties ar biznesu. Biznesam tas patiešām tirsniecībā ir piemērots laiks. Piemērots laiks līguma parakstīšanai, jaunu kontaktu meklēšanai, jo viņi, tā ir komunikācija, ja? Naudas plūsma, masu informācijas līdzekļi. Tas ir tās lietas, kuras uzreiz aktivizējās ar šo Jupiteru ieiešanu Viņos. Viņš tur atradīsies līdz 18. Oktobrim, kad viņš uz pusotru mēnesi ieies Vēzī, un pēc tam viņš atkal atgriezīsies atpakaļ Viņos. Kopumā varam uzskatīt, ka apmēram viņš tur būs gadu šais Viņos. Jā, tad gadu piemērots laiks tām, lai mēs aktīvi komunicētu, iet uz ārpus, realizētu biznesu. Tiesa gan, šajā gadā sanāk tā, ka Jupiters gan gada sākumā, gan gada pašās beigās ir retrogrāds. Tas arī bieži tā nav, bet šajā gadā tā sanāk. Tātad atkal, tomēr uz to brīdi, kad viņš gada beigās tur kļūs retrogrāds, atkal tas ir laiks iet un pārdomāt, ko es gribu darīt, kādas bija mans iekšpējās darbības, kļūdas, vai pabeigt kaut ko no iepriekšējiem projektiem, ko es iepriekš biju uzsācis. Novest kaut ko līdz galam vai labot kaut ko manos iepriekšējos darbos. Atcerēsimies, ārkārtīgi fundamentāli retrogrādo planētu laiki nav slikti. Ir tikai neizvēlētas pareizas darbības atbilstošas retrogrādo planētu laikiem. Periodiski mums ir jāpārskata savus darbi, mums ir jāizanalizē, mums jāmeklē kļūdas, vai vienkārši jāpasēž, jāpadomā un jāatpūšās. Nevar visu laiku cilvēks tikai skriet, iegūt kaut ko jaunu, ķert vēl vairāk. Tas nav iespējams. Laik pa laikam vajag padomāt. Un tam ir piemērot retrogrādo planētu laiki. Un šajā gadā notiks vēl viena ļoti būtiska lieta, kas notiks 29. maijā, ir tā saucamā Rahu-Ketu asa maiņa. Tā notiek aptuveni reizi pusotrā gadā, un viņa diezgan kardināli izmaina domāšanas veidu sabiedrībā. Ja? Un tad Rahu ieies ūdensvīrā, Ketu ieies lauvā 29. maijā, un tas nozīmē to, ka uz pusotru gadu vēl vairāk pastiprinās tādas lietas kā jaunās tehnoloģijas, komunikācija ar paziņām, draugiem vēl vairāk plašumā, ja, tā 11. māja, kopējā horoskopā, draudzīgums, līdztiesība, inovācijas. Un Ketu lauvā norāda uz to, no kā ir jāiet projām. Lauva ir es, viennozīmīgais līderis, es nosaku, kā būs būt, kā te visiem būs darīt. Nē. No tā ir jāiet prom. Ir jāiet prom uz draudzīgumu. Ir daudziem uzņēmumiem un uzņēmumu vadītājiem ir svarīgi mainīt savas vadības metodas. Ar draudzīgumu, ar sarunāšanu, ar ieinteresēšanu var panākt reizēm vairāk,
kā ar stingru pavēļu atdošanu. Jā, reizēm ir vajadzīgs stingri atdot pavēles, un kādam tas pat ir dzīves uzdevums to mācīties, bet kopumā tendence sabiedrībā vairāk šim pusotram gadam būs veltīta uz draudzīgumu, jaunām tehnoloģijām. Un te ir ļoti svarīgi apzināti ieviešat arvien vairāk savā dzīvē modernās tehnoloģijas. Visums to gribēs. Vēlāk viņš nāks un to pārbaudīs, vai tas ir ieviests. Un ja tas nav, tad mēs radīsim sev problēmas, jo vecais, tradicionālais šajā brīdī tiek mazināts, ir jāatvēl vieta jaunajām lietām. Pēc vēl vairākiem gadiem būs revīziju laiks, kad ir jāizanalizē, ko no jaunā paņemt, ko atmest, ko attīstīt un ko aizmirst. Bet šis ir iesēšanas laiks, šķirošanas laiks būs vēlāk. Svarīgi pašiem apzināti ieviest jauninājumus savā dzīvē. Tās ir galvenās tendences, kas būtu kopīgas mums visiem 2025. gadam. Un atceramies, ka galvenās pārmaiņas jau notiek tur aprīlī, maijā. Saturna ieiešana zivīs, Rahu ieiešana ūdensvīrā, ja? Jupitera maiņa no viena zvaigznāja uz otru. Tas pamatā ir pavasara izmaiņas. Šajā pavasarī, martā, aprīlī, tas ir tas laiks, kad notiek liels kardināls pārmaiņas. Tagad gada sākumu vairāk tomēr esam vēl sevi padomājam, paplānojam, aprīlī, maijā notiek šis pārmaiņas, un pēc tam tas ir laiks, lai mēs būtu aktīvi, dinamiski un realizētu to savā dzīvē. Lai mums visiem izdodās!